Labrenču tirgus Tērvetes novadā priecēja gan acis, gan vēderu. Šeit visdažādākās rudens veltes, no vīniem un kūpinājumiem līdz zīda lakatiem un trušiem, bija atveduši apkārtnes mājražotāji un amatnieki. Ina Frīdberga apmeklētājus pārsteidzā ar eksotiskas ārienes tomātu ražu. Šeit varēja aplūkot karaliskos oranžos milžus, tumši violetās indigo rozītes, nerātnas formas tomātiņus dāmu prieks un citas neparastas šķirnes. Tas bija kaut kādi 12 gadi atpakaļ. Pirmā bija tāda maza siltumnīciņa, 4x6 metri dārza malā. Un tā ideja nāca tāda, kāpēc man ir jāpērk, ja es varu pārdot. Un tad no sākuma bija maz tā šķirnīca, pamazām apaugām ar šķirnītēm, pamazām apaugām ar siltumnīcām, pamazām apaugām ar visu. Šobrīd ir vairāk kā 200 šķirnes saimniecībā tiek audzētas. Ir visādi, ir lieli kilogramīgi milzeņi, ir mazi pavisam sīki ķirštamātiņi. Kamēr vieni svētku apmeklētāji meklēja gardākās rudens veltes, citiem bija iespēja mēroties spēkiem dažādās atraktīvās disciplīnās, sacenšoties par dižākā Tērvetes puiša un meitas titulu. Tāpat visas dienas garumā jaunas prasmes varēja apgūt radošajās darbnīcās. Sarmīta zveja interesantiem atklāja siena figūru veidošanas tehniku. Siena figūras vairāk tas ir locīšana ar rokām, locot sienu un ar diegu piesienot. Tur, kur vajagās, ar rokām veido vienkārši formu un ar diegu piesienu nostiprināt tādu, kā vajag. Cik daudz laika prasa tādas figūras izveide? Tas ir atkarībā no figūras vispārībā. Zaķi, piemēram, var ātri uztaisīt, vai ne, tā kā redzam šī tāda maziņa. Bet ir lielie zaķi, tad ir no 2,50 m ir taisīt, tas vairākas dienas. Savukārt Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centra brīvprātīgie bija sarūpējuši veselas 3 radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, ļaujot darboties ar kļavu lapām, pīlādžiem, kasteņiem un čiekuriņiem. Kas tas ir, ko jūs taisāt? Ezis. Un tu ko taisi? Dzeloņu cūku. Kura darbnīca jums patīk visvairāk no visām 3? Šitā. Kāpēc tieši šitā? Jo te var papūlēties un uztaisīt kaut ko. Vajag daudz spēka, lai sataisītu? Jā, druskuņi vajag piepūlēties. Tērvetes novada iniciatīvu centrā brīvprātīgi darbojas ap 15 jauniešiem un pateicoties viņu idejām, daudzveidīgas aktivitātes bērniem ir neatņemama ikvienu Tērvetes novada svētku daļa. Tā ir viena no mūsu pamatnostādnēm. Mūsu mērķis ir vairāk iesaistīt jauniešu novadu dzīvē, un brīvprātīgais darbs ir viens no veidiem. Protams, bez tā tiek arī dažādas apmācības un pasākumi un dzejas dienu pasākumi un sveču liešanas organizētas, bet lielos vilcienos, mēs vairāk palīdzam arī citiem. Par svētku kulmināciju kļuva Tērvetes novada dišķirbja noteikšana. Kā atzīst organizatori, dišs nevienmēr nozīmē milzīgs un apbalvoti tika arī košākie, strīpainākie un pat jumja ķirbji. Savukārt apmēros dižākais izrādījies 26 kg smagais Dzintras Sirsones izaudzētais ķirbis, kuru pārspēt iespēja būs jau nākošgad, kad Labrenču tirgus aicinās atkal.